Eiropā tuvojas lielas pārmaiņas, jo arvien vairāk valstu saprot, ka laiks būt pieklājīgiem un korektiem ir beidzies, un ir pienācis islāma pārņemšanas laiks, pret kuru viņiem ir jācīnās. Un viens no galvenajiem veidiem, kā viņi cīnās, ir vēršanās pret burkām. Jo, kā jūs zinat, burkas jau ilgu laiku ir bijis liels diskusiju temats. Vai sievietēm būtu jāļauj pilnībā aizsegt sevi? Vai tas ir reliģisks tiesību jautājums, vai tomēr tas ir apdraudējums sabiedrībai? Un daudzi no mums ir nonākuši pie secinājuma, ka tas ir nedaudz problemātiskāk nekā cilvēki domā. Daži no jums varētu būt pazīstami ar burku bandīta jēdzienu, kas ir cilvēku grupa, kuri patiešām uzskata, ka var doties un aplaupīt veikalus, jo ja viņi ir aizsegti ar burku, viņus nevar identificēt. Tas ir lielisks piemērs tam. Tātad šis ir pakistāniešu vīrietis, kurš tika pieķerts, valkājot burku, kamēr zaga apvienotajā karalistē, vai ne? Jo burkas ir kļuvušas par reliģisko brīvību simbolu, bet daudzos veidos tās patiesībā ir tikai simbols tam, kā tiek ļaunprātīgi izmantota un izsmieta sistēma, kas pieļauj šīs reliģiskās brīvības. Ko es ar to domāju? Skaties, es pilnībā atbalstu, ka cilvēki var valkāt, ko vien viņi vēlas publiskā vietā, kamēr tas nav nepieklājīgi uzvedība publiskā vietā, vai ne? Tātad, ja viņi ir ļoti kaili, tomēr kādā brīdī tu sev jautā, ja kāds ir pilnībā apsekts, pilnīgi neidentificējams, iespējams drošības drauds, iespējams slēpj un dara kaut ko nelikumīgu, kurā brīdī tas pārsniedz robežu? Un man šķiet, ka daudz cilvēki visā Eiropā, ieskaitot valdības, kas ir pats interesantākais, ir sapratuši, ka tas jau ir solis par tālu. Un solis par tālu ir tieši tas, kā šie cilvēki rīkojās. Jo, kā jūs atceraties, islāma pārņemšana nav tikai par to, lai ļautu cilvēkiem rīkoties pēc islāma likumiem, kas, ja tā būtu, tad, manuprāt, daudziem no mums tas būtu pieņemami. Tas ir par pārākuma demonstrēšanu. Un šis cilvēku izskats, kas visur, kur viņi dodās, ir pilnībā apsekti, ir domāts, lai arvien vairāk un vairāk pierādītu, ka šie cilvēki ir pārņēmuši varu un ka mēs neko nevaram darīt lietas labā. Tāpēc Eiropā notiek pretestība pret to, un man tas ir nepieciešams. Ļoti nopietna pretestība no valdību puses, par ko, protams, mēdīji ir pilnīgi sašutuši. Starp citu, laipni lūdzam raidījumā The Pushback. Es esmu Meira Kā, jūsu vadītāja. Noteikti abonējiet un popularizējiet šo video. Komentējiet, atzīmējiet ar patīk, dalieties ar šo informāciju, jo mēs cenšamies radīt kustību, lai pretotos tam. Un mums ļoti drīz būs ļoti aizraujošs paziņojums. Tāpēc noteikti sekojiet līdz tam, bet paskatieties, cik daudz rakstu man šeit ir atvērti. Eiropa pastiprina kontroli Dānijas stingrās imigrācijas politikas eksperimentā. Eiropa pastiprina kontroli pār radikālo islāmu, aizliedz sejas aizsegus, ierobežo finansējumu un cīnās pret jauniešu ekstrēmismu. ES balso par migrantu izraidīšanas atļauju. Burkas aizlieguma likumprojekts Portugālē. Parlaments apstiprina PVV priekšlikumu aizliegt musulmaņu brālību. Atkal lietas, ko mēs redzējām tikai pirms dažiem mēnešiem un kas mums šķita pilnīgi neprātīgas, ka viņi tās nekad nedarītu, jo ir tik ļoti nobijušies, tagad kļūst par normu. Un tas ir pateicoties sabiedriskajai diskusijai. Un tieši tāpēc es esmu tik neticami cerīga. Jo lasot rakstus, mēdī ir pret to, bet cilvēki nav. Tāpēc vispirms apskatīsim to visu tikai īsts vārds no mūsu sponsoriem. Parunāsim par Medicare uz mirkli, jo iespējams tu izvēlējies plānu nejauši, kas nav tev vispiemērotākais. Un tieši tāpēc es vēlos pastāstīt par šodienas sponsoru – Chapter. Chapter ir atšķirīgs. Viņi ir neatkarīgi, un viņi ir vienīgie Medicare konsultanti, kas salīdzina visus valstī pieejamos plānus, ārstus, vajadzības un prioritātes, lai atrastu tieši tev vispiemērotāko. Viņu konsultanti saņem algu, tāpēc viņi neuzspiež konkrētus plānus. Ja tu jau esi pareizajā plānā, viņi tev to pateiks, un ja nē, viņi palīdzēs tev pāriet uz citu. Pagājušajā gadā seniori, kuri mainīja plānu ar Chapter starpniecību, vidēji ietaupīja $1100. Šī konsultācija ir bez maksas, aizņem apmēram 20 minūtes un var ietaupīt tev vai taviem vecākiem, vecvecākiem un tuviniekiem daudz naudas un stresa. Tāpēc zvani uz Chapter pa tālruni 610 68 037. Tas ir 610 68 037 un sāc ietaupīt naudu jau tagad. Kā jau esam šeit vairāk kārt teikuši, pārmaiņas un cīņas normalizēšana pret šīm lietām daudzējādā ziņā sākas ar cilvēkiem. Bet tas noteikti sākas arī ar valdības locekļiem, kuri pretojas un padara normālu par to runāt, vai ne?
Tātad šis vīrietis, ir Portugāles labējais līderis Andrē Ventura, un viņš saka, ka, ja vēlies valkāt burku, tas ir ļoti vienkārši. Sakrāmē savas mantas, nopēc biļeti un dodies prom. Brauc uz Pakistānu, dodies uz Saudarābiju, uz Maroku, ej kur vien vēlies, tikai ne šeit. Šāda veida izteicienus mēs pirms dažiem gadiem vēl nedzirdētu, jo tas sabiedrībā bija pilnīgi nepieņemami. Bet jo vairāk cilvēku redz burku kā to, kas tā patiesībā ir, jo vairāk cilvēku saprot, labi, tieši šāda veida retorika mums ir vajadzīga. Protams, viņu raksturos kā galēji labējo līderi, kā mēs tūlīt redzēsim rakstā. Bet Šveicē musulmaņu sievietei tika uzlikts sods 100 šveices franku apmērā par burkas valkāšanu, kas valstī ir aizliegta ar referendumu, kas nozīmē, ka paši cilvēki to aizliedza. Viņa apstrīdēja sodu, apgalvojot, ka tas ir islamofobisks, un tagad viņai draud palielināts sods 1000 šveices franku apmērā. Es to pilnībā atbalstu. Tā viņi dara. Viņi apgalvo, ka tas ir islamofobisks un domā, ka staigāt apkārt tā, ka viņus nevar identificēt, varētu nozīmēt, ka zem apģērba ir kaut kas bīstams. Bet atkal viņi cenšas uzspiest savu pārākumu un vēlas pateikt, ka šī ir viņu valsts, un ar to viņi var vienkārši tikt cauri. Un arvien vairāk cilvēku ir patiešām noguruši un apnikuši no tā. Atkārtoju, kad es saku, ka viņi uzspiež savu viedokli, tas ir kaut kas, kas mainās. Jo Nīderlandē viņi tagad strādā pie tā, lai aizliegtu, un viņiem tas būtu jādara. Jo viss šajā situācijā, ja ieklausās savā intuīcijā, kliedz, ka tas ir problemātiski. Aizmirstiet par reliģijas brīvībām. Viss šeit kliedz, ka tas ir problemātiski. Tagad paskatīsimies, kā mēdī par to ziņo. Portugāles parlaments apstiprinājis burkas aizlieguma likumprojektu, ko uzskata par vērstu pret musulmaņu sievietēm. Tātad ir parlaments, kas apstiprina kaut ko, bet, protams, mēdī nāk klajā un saka, ka tas ir vērsts pret musulmaņu sievietēm, vai ne? Portugāles parlaments ir apstiprinājis likumprojektu, kas aizliedz publiskās vietās valkāt sejas plīvurus, dzimuma vai reliģisku iemeslu dēļ, kas tiek uzskatīts par vērstu pret musulmaņu sievietēm, kuras valkā sejas aizsegus. Man par to ir divas lietas, ko teikt. Es domāju, ka patiesībā mērķētas tiek tās sievietes, kuras ir spiestas valkāt atkritumu maisus. Labi, tā ir mana personīgā pārliecība, ka jūs patiesībā aizsargājat sievietes un visus sabiedrības locekļus, ļaujot redzēt cilvēku, kurš ir jums blakus, jo ir nērti, ja to nevar. Un tas nav tikai jautājums par nērtībām. Tas pat tiešām var būt arī bīstami, un mēs esam redzējuši, ka viņi to izmanto ļaunprātīgi, vai ne? Tas nav tikai tāpēc, ka viņi to vēlas darīt un lūdz to darīt klusi. Nē, viņi izmanto savas burkas. Viņi tās izmanto, lai varētu iziet ārā un zakt. Protams, ne visi, ne katrs, bet atkal, ja jūsu seja ir aizklāta, jūs esat neidentificējams. Tas ir problēma sabiedrībai. Eiropa pastiprina kontroli pār radikālo islāmu. Tiek ieviesti aizliegumi valkāt sejas aizsegus, ierobežojumi un plaši jauni likumi pret ekstrēmismu. Eiropas valdības ievieš plašus jaunus likumus, lai ierobežotu radikālo islamismu, pastiprinātu kontroli pār reliģisko finansējumu un ierobežotu sejas aizsegu valkāšanu sabiedriskās vietās. No Francijas līdz Vācijai un ar koordinētu Eiropas Savienības atbalstu kontinents piedzīvos stingrāko drošības un integrācijas kampaņu pēdējo 10 gažu laikā. Un es to pilnībā atbalstu, vai ne? Tātad apskatīsim dažas no šīm lietām. Francija ir uzņēmusies vadību ar savu nozīmīgo pretseparātisma likumu. Šis likums piešķir valdībai pilnvaras izformēt reliģiskās organizācijas, kuras tiek uzskatītas par pretrunā esošām republikāniskajām vērtībām, kā arī noteikt stingru kontroli pār ārvalstu finansējumu mošajām un reliģiskajām apvienībām. Parīze gāja vēl tālāk, ierosinot aizliegt meitenēm, kas jaunākas par 15 gadiem, valkāt plīvurus sabiedriskās vietās. Vācija sekoja ar izlēmīgu rīcību 2025. gada novembrī, aizliedzot organizāciju Muslim Interactive par ekstrēmisma ideoloģijas izplatīšanu. Varas iestādes paziņoja, ka grupa veicināja kalifāta izveidi un uzrunāja jauniešus, izmantojot tādas platformas kā TikTok. Ap to pašu laiku Vācija slēdza arī vairākas islāma iestādes, tostarp blā, 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 blā. Austrija ir ieviesusi noteikumus, kas paredz, ka mošajās drīkst kalpot tikai vietēji apmācīti imāmi, lai ierobežotu ārējo ideoloģisko ietekmi. Paralēli šiem drošības pasākumiem vairākas Eiropas valstis ir pieņēmušas vai paplašinājušas aizliegumus valkāt seju aizsedzošus islāma apģērbus publiskās vietās. Francija kļuva par pirmo Eiropas valsti, kas noteica vispārēju aizliegumu burkas un nikāba valkāšanai, padarot sejas aizsegšanu publiskās vietās nelikumīgu.
Beidija sekoja 2011. gada jūnijā. Dānijas vadošajā imigrācijas eksperimentā notiek izmaiņas. Tas viss tagad attiecas arī uz imigrāciju, jo mēs saprotam, ka tā ir daļa no tā. ES balsoja par atļauju deportēt migrantus uz drošām trešajām valstīm. Atkal kaut kas, kas pirms dažiem mēnešiem būtu bijis neiedomājams. Parlaments apstiprināja šo priekšlikumu aizliegt musulmaņu brālību, neskatoties uz pretrunām. Tas ir vēl viens nozīmīgs notikums. Viņi vēršas pret islāma pārņemšanu. Vai tas ir pabeigts? Vai tas ir ideāls? Vai mēs jau esam tur? Nē. Bet vai tas notiek? Vai tas, ka mēs visi par to runājam, kaut ko maina? Pilnīgi noteikti. Un es esmu ļoti lepna būt daļa no tā, jo mums, kā sabiedrībai, ir apnicis. Tātad, ja jūs esat bijuši ar mums visā šajā procesā un redzat to, ko redzam mēs, apsveicu. Sākas pārmaiņas. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam.